Kas mums ir, es nezinu, cik jums ir daudz laika, bet tā doma ir tāda, mēs parasti sākam tajā meža mājā, kur mums ir izstāde par visu Čemeru Nacionālo parku, bērni tur paši var darboties, uz kaut ko čamdīt, izpētīt un tā. Filmu mēs rādam un spēlējam visādas vidas spēles. Un tad pēc tam mēs braucam dabā. Viena no vietām ir šis te purvs, kur mēs vadām tā kā purva nodarbības. Mazākiem bērniem mēs gluži darba lapas nedodam, tad mēs tos uzdevumus tāpat visu kaut ko izpētam un paskatāmies. Lielākiem bērniem mums ir tādu uzdevumu uz darba lapiņām sataisīt, un tad mēs ejam un arī darbojamies pētam. Es paņēmu vienu tādu trauku līdz, kur man jau bija rasene. Laikam jau pazuda. Vienmēr sakot, mēs citreiz es viņam katram iedodu lupu, viņi var izpētīt. Citreiz es paņemšu tādu vienu trauku līdzi, un tad mēs tur paskatāmies tā kā palielinājumā. Un mums tās dabas skolas nodarbības ir uz tādām sajūtām. Mēs ļaujam viņiem visu kaut ko izčamdīt, izsmaržot, piemēram, vaivariņas, es man noplūcis. Esmu tagad neplūkšu, gan jau jūs zināt, kas smaržo vaivariņa. Zinām. Bet bērni parasti nezina, un tad mēs izsmaržojam to vaivariņu, tās te pašas spriedītes var izčamdīt. Un sfāgnus es viņiem vienmēr rādu. Jums arī varbūt parādīšu tomēr. Izraujam pušķīt ārā, pēc tam iestād apakaļ. Jo tas, ko mēs cenšamies pastāstīt, ir tas, ka purvs ir kā sūklis, kas uzsūc ļoti daudz ūdens, un tagad to saspiež. Daudz neizdevās tagad izspiest, bet citreiz tā, kas trūklātāk, un tad sūļus var izčamdīt. Tā, uz tādām sajūtām mēs te balstoties to visu vadam. Un tādi dabas izglītības centri ne tikai Ķemeros, bet ir arī Grīvā, ir netālu no Valmieras Vecupītes, kur jūs noteikti varat braukt ciemos, gan jau, ka jūs zinat Baibu, vai ne? Un Rāznā. Tā, mums atkal jāmūk ir, ja? Vai laižam? Oi, cik viņu daudz. Palaižam. Visu sezonu, bet, protams, ka tie bērni, kad brauc, ir pavasara un rudens eksparādīs. Cik jūs ilgi gribat braukt? Parasti ir septembris, oktobris. Ļoti rāt vēl novembrī kāds izdomā. Jo tad jau tas laiks jau sāk palikt no kur mājas. Tā, ka te viss iet, viss baltie vaivariņi un spīlves un tā. Man purvs patīk pavasarī, kad dzied, un rudenī, ka viņš sāk krāsoties. Ļoti labi var redzēt, ka tās sūnas jau pamazām krāsojas tāds sapiems. Tā rasena, protams, vienmēr ir tāds objekts, ko mēs izpētam un apskatāmies. Tas viņiem tāds liels brīnums. Ir gan bērni, kas jau atbrauc un zina, kam skolā ir stāstīts. Bet dzīvē redzēt, protams, daudz interesantāk nekā. Tur tā doma, ka mēs pētam dabā. Tā pus arī dzēja raseni. Neredzēju. Reku. Es viņu aizvakar tur ieliku. Gunīt, nāc raseni apskatīt. Tūma. Klusums un miers no pilsētas teikas. Tā jūs atļaujat, teiksim, noplūkt kādu Sariņu vai ko nav vārtas? Vairāk nelaižam. Ejam. Ejam. Ka nedrīkst. 1936. gadā kā restorāns Jautrais ots. Šajā laikā te atpūtās visas Latvijas prominences, sākot no Ulmaņa, beidzot ar Beņamiņiem un visiem pēc kārtas. Lūk, Krūķīšu māja. Pirmā stāvā bija restorāns, otrā stāvā atpūtas telpas, istabiņas. Šitai pusē bija tā kā sporta zāle un aktivitātes, tāds garš gaitenis. Var redzēt, ka savienot kā to mazo lielo mājiņu, tur bija bowlinga zāle, tāds šaurs gaitenīts. Protams, tā kā kara laikā tad viss tas pajuko un tad bija karavīriem slimnīca un pēc tam padomu gados tad bija sanatorija bērniem ar kustību traucējumiem un tādu garīgām atpalicībām. Tad, kad nodibināja Ķemeru Nacionālo parku 1997. gadā, tad kopš tā laika šeit vienmēr strādājuši administrācija, kas šobrīd mēs esam dabas aizsardzības pārvalde, sākumā tad bija Ķemeru Nacionālā parka administrācija. Kopš pagājušā gada mums te ir arī dabas izglītības centrs. Un mēs reizes mācīties. Es ceru, ka tās durvis ir vaļā. Tad ir uzzīmēts, kā tas varētu izskatīties, kas tur varētu apzīmēt. Tagad es jau tā daļai izstāstīju, kas pirmie atnāca. Tātad tā doma šeit ir tā, ka te ir izstāde par visām Ķemeru Nacionālā parka dabas vērtībām. Lai bērniem radītu priekšstatu, kas pie mums ir un ko pie mums var redzēt un sadalīt. Un 4 daļās tur ir jūras piekraste, te ir par pļavām, par mežu un par purvu. Un doma ir, ka paši visu kaut ko var čamdīt, smaržot, taustīt un smiltiņās paspēlēties. Ir arī mums tad lielākiem bērniem, mēs iedodam kā darba lapiņu, kas paši būs mēs ar uztējumu. Tad viņiem ir jāpūlīt.
Viņš jau iztaisīts.